Hokeja klubs Dinamo Rīga ir aizvadījis savu 11. sezonu. 2. martā Arēnā Rīga norisinājās svētki, kuru laikā komanda izteica pateicību saviem faniem par atbalstu. Kontinentālās hokeja līgas rietumu konferences kopvērtējumā Rīgas Dinamo palika 9. bet no kārotās 8. vietas to šķīra tikai 1 punkts. Tās epizodes, ja man daudz uzdot jautājumu, kāpēc mēs neiekļuvām play-offā, kura bija tā spēle vai kas, tad es varu pateikt, ka tie ir tādi momenti, nedaudz nenostrādāja kādā brīdī kāds cilvēks, spēlētājs, ja, un līdz ar to mēs neesam tur. Un jo vairāk mēs nostrādāsim perfektāk visas epizodes uz laukumu, jo mums ir lielāks iespējas būt ne tikai 8. bet vēl augstāk. 11. sezona kopvērtējumā tika aizvadīta spraigi un dinamiski, jo fanus priecēja arī Dinamo sniegums Eiropā. Aizvadot 2 mājas spēles Šveices pilsētā Cīrihē, tika aizvadīta pārbaudes spēle Anglijā mačā ar Lielbritānijas Valsts vienības komandu, dāvājot īstus svētkus tautiešiem ārpus Latvijas. Savukārt sezonas izskaņā vairāk nekā 9000 skatītāju klātienē vēroja Winter Icebreak, jeb ziemas klasikas spēli ar Minskas Dinamo komandu. Pieredze tas ir ļoti svarīgi, jo mums ļoti liels skaits spēlētāji izgāja pirmo reizi tādu sezonu, kurā ir tik augsta spriedze, kurā katra spēle, katra epizode ir ļoti svarīga, un spēlētāji pirmām kārtām iegūs pārliecību un sapratni, kā vispār nokļūt play-offā. Winter Icebreak tas ir ļoti tāds emocionāls brīdis, tā ir ļoti saudabīga spēle, ļoti daudz faktoru viņi ietekmē, un tā bija arī to, ko es saku par šo sezonu. Tā ir pieredze, un pagājušā gada pieredze Winterbreakā mums ļoti palīdzēja sagatavoties šī gada Winterbreakam. Bez šaubām liels gandarījums par to, ka mēs radījām to svētku atmosfēru. Mūsu klubs norganizēja ļoti augstā līmenī spēli, plus komanda dāvāja uzvaru, tas bija pats galvenais. 11. sezonas noslēguma pasākumā Dinamo Rīga komanda tikās ar saviem līdzjutējiem, lai baudītu kopā būšanas prieku un atskatītos uz piedzīvoto. Visādi var vēl paralēlis, kāpēc netikām un ka tur pietrūk tas vai tas, bet tik un tā mēs spērām diezgan platu soli uz priekšu šogad. Un es domāju, ka vienkārši tādā veidā arī jāsoļ uz priekšu. Mums ir reāli paveicies, ka mēs tiešām darām tas, kas mums ļoti patīk un vēl saņemam par to naudu. Un es domāju, tas ir ļoti liela laime dzīvē. Protams, ir dienas, kad ir smagi vēl mums, bet tas ir normāli. Dinamo Rīga fani izmantoja iespēju uzdot sev interesējošus jautājumus, iegūt autogrāfus un pateikt uzmundrinājumu vārdus saviem favorītiem. Atnācām, laikam paldies pateikt, forša sezona bija. Uz hokeju. Tas man liekas kopš bērnības ir. Es arī gāju uz hokeju tādā vecumā kā viņi, un tas laikam tad ieietiek. Foršs sports. Žēl, ka tā sanāca, kā sanāca, bet ļoti labs sniegums. Puiši tiešām centās, cīnījās un darījās. Un tas ir sports, hokejs. Kādam paveicās vairāk, kādam paveicās mazāk. Bet super. Ik viens šajā dienā vēlējās satikt savu mīļāko spēlētāju, lai iemūžinātu kādu fotomirkli vai iegūtu autogrāfu. Gribu autogrāfus. Es gribu redzēt hokejistus. Visvairāk man patīk tikai Dinamo Rīgas spēle, un es skatījos. Man patīk. Es atnāku līdzi tikai. Roberts fano par hokeju. Viņš zina visus spēlētājus, visas KHL komandas, un es nezinu tik daudz. Bet viņš ir īstais fans, jā. Mēs dārziņu meklējam, bet, diemžēl, pagaidām nevaram viņu atrast. Visu gadu sekojam pilnīgi kontinentālās hokejas līgas aktualitātēm. Tas ir galvenais eksperts. Viņš skatās visas spēles, visu gadu. Hokejisti dāvāja saviem faniem prieku, esot kopā ar tiem ilgu laiku pirms spēles sākuma. Kad arēnās satumsa gaisma, uz skatuves uzstājās grupa Dzelzs Vilks. Mirkli vēlāk ar savu priekšnesumu klātesošos priecēja Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra pirmās violas koncertmeistars Raimons Ozols. Bez hokeja man ir grūti, jo es zināmā mērā arī fans, protams, jūtu līdz Dinamo un Latvijas izlasēji. Sadarbība mums ir vairākus gadus. Man prieks, ka es varu kaut kā ne uz ledus, bet ārpus tā iedvesmot hokejistus un arī līdzjūtējus. Mārupes hokeja skolas audzēkņu pavadībā uz ledus izslidoja Dinamīts un aiz tā visa Dinamo Rīga komanda, kura šoreiz bija atšķirīgas krāsas tērpos, jo pēc vairāk gadu pārtraukuma līdzjūtēju priekšā tika izspēlēts sezonas noslēguma ceļojošais kauss.
Pirms spēles skatītājus uzrunāja akcijas sabiedrības Dināmo Rīga padomes priekšsēdētājs Juris Savickis. Labdien vislabākajiem līdzjutējiem hokeja ne tikai Latvijā, visā Baltijā un pasaulē. Paldies jums! Paldies, ka atbalstījāt mūsu komandu visā sezonas garumā. Pateicoties jums, komanda parādīja tādu sniegumu visaugstāko uz ko viņi bija spējīgi. Paldies viņiem! Šodien ir svētki, un komandai sadalījusies divās daļās, lai pateiktu paldies jums, labākajiem līdzjutējiem. Šodien tātad atpūšamies, bet jau rīt sāksim domāt par nākošo sezonu. Lai dzīvo Rīgas Dināmo! Lai dzīvo Latvija! Veiksmi jums visiem un veiksmi Rīgas Dināmo nākošā sezonā. Paldies! Aizraujošā mačā, kurš ilga 3 periodus, abas komandas dāvāja svētkus saviem skatītājiem ar gūtiem vārtiem un pozitīvām emocijām. Spēlē noslēdzoties, sarkanā komanda svinēja triumfa brīdi, jo rezultāts uz tablo apliecināja, ka spēle ir beigusies. Taču tikai ne šoreiz, jo izrādās viss vēl turpinājās, jo pēc tās sekoja papildus sacensības. Dināmo uz priekšu! Bērni ir ļoti griboši palīdzēt arī tādās dienās, kad Dināmo ir atvadu pasākums, ne tikai tad, kad ir atklāšanas svētki. Un es pieļauju, ka Dināmo šo sadarbību ne brīdi nenožēlo, tāpēc, ka mēs rādam piemēru ne tikai Mārupē visiem bērniem un vecākiem, bet rādam arī visā hokejā. Uzmundrināti no fanu puses, Dināmo Rīga turpināja nākošo posmu – metienus pēc precizitātes, kur atkal lielisku sniegumu demonstrēja sarkanā komanda, tādējādi pretiniekiem piesteidzoties priekšā par vēl vienu punktu. Nākošais pārbaudījums abām komandām bija metiens uz spēku, kuru pirmais uzsāka Metju Majone, uzrādot augstu latiņu, ripu vārtos raidot ar ātrumu 138,6 km/h. Savukārt otrā piegājienā rezultāts bija vēl iespaidīgāks, kuru šajā reizē vairs nespēja pārspēt neviens. Metju par savu sniegumu saņēma pārsteigumu balvu – spēcīgu kaloriju bumbu no dabas salduma maģija. Pēc muzikālas pauzes abas komandas gaidīja nākošā sacensība – Vendena jautrā stafete, kurā savu veiklību bija jāpierāda gan basketbolā, gan tenisā, gan disku mešanā, gan, protams, hokejā. Nākošajā pārbaudes posmā hokejistiem bija jāsniedz savu meistarību bullīšu mākslā, kuru vērtēja īpaši šim pasākumam nozīmēta žūrijas komisija. Šajā reizē teicamu sniegumu demonstrēja Andris Džeriņš, ripu vārtos raidot pagriezienā ap savu asi. Žūrija par Džeriņa sniegumu bija sajūsmā, to apliecināja arī vērtējumā. Es visiem centos dot ļoti labas atzīmes. Tas pasākums, manuprāt, bija ļoti sirsnīgs, ļoti azartisks, ļoti tāds skaistu, interesantu, foršu mirkļu pilns. Andris Džeriņš šajā reizē saņēma titula Bullīšu karalis nomināciju. Savukārt Rihards Marenis 11. sezonas laikā izpelnījās nomināciju Rēcošais lauva. Kāda balss, tad sākās video, kāds arī viss tā riešana vēl tur. Es to daru, lai pats savu kaut kā uzdītu uz augšu un vēl ar domu, lai varbūt arī citiem kādam palīdz. Un tad pēc kādām pirmajām reizēm, kad Čeki jau teica, kur ir rejiena, vai kur esi, tad es sapratu, ka jāturpina, ka nav kur, un tad tas tā iegājās vienkārši skatu spēli. Pirms paziņošanas, kura no komandām šajā vakarā saņems galveno balvu ceļojošo kausu, īpašu mirkli saviem faniem uz lielās skatuves dāvāja Metju Majone un grupa Laime pilnīga. Dināmo fanu klubs vienmēr ir bijis kopā ar komandu katrā spēlē.
tādēļ tieši fani bija tie, kas pasākuma noslēgumā pasniedza balvas. Balva nominācijās sezonas debija tika piešķirta Mārtiņam Dzirkalam. Bija ļoti pārsteigts par to nomināciju. Pats nebija neko tādu gaidījis, nebija dzirdējis, tāpēc, kad dzirdēju, ka tiek nosaukts mans vārds, vajadzēja uzreiz skriet uz ledus. Tur vispār nebija gatavs un tāds negaidīts pārsteigums, bet ļoti patīkam. Un sezona izdevās personīgi diezgan labi, bet žēl, ka netikām tajā play-offā, bet es domāju, man vēl tikai 21 gads, vēl daudz lietas tikai priekšā. Visu pārbaudījumu rezultātā 11. sezonas noslēdzošajā draudzības spēlē galveno balvu ceļojušais kauss ieguva baltā komanda. Kāda sezona, tāds arī noslēgums. Jo esam apvienotā sezonu, netikām play-offā, bet būtībā spēles bija labs. Komanda bija ļoti laba, emocionāli, saliedēta un darīja priekš mūsu Latvijas tautas kolosāli tādas saliedētības un stipruma sajūta. Pēc spēles līdzjutējiem bija iespēja doties uz ledus un vēl pēdējo reizi šajā sezonā satikt savus spēlētājus. Lieliski! Esmu bijis gandrīz uz visām mājas spēlēm. Labākā spēle bija pret Maskavas Dinamo, kad vinējām 5-4. Bet lieliska komanda un burvīgi visi spēlētāji. Šodienas atmosfēra tiešām fantastiska. Bija fantastisks pasākums. Daudz emociju un daudz prieku. Bija patīkami tas, kad pie viss bija piestrādāts, skatītājiem bija interesanti. Man liekas, viņi paši arī izbaudīja šo dienu. Ļoti patīkami, jo neko tādu iepriekš nebija piedzīvojis. Atceros, kad bija mazāks, atceros šos pasākumus un prieks, ka atjaunoja šo tradīciju. It was great. We had a great turnout, all the fans. It was so nice to have here and everyone's having a fun time. All the kids here, they're all smiling from ear to ear. It's great. Oh, I think it's amazing and I just want to say thank you to everybody for coming and supporting us all year. It's been a lot of fun. Pēc pasākuma komandas vadība aizvadīja vakariņas ar spēlētājiem, kuru laikā klātesošos uzrunāja arī akciju sabiedrības Dinamo Rīga valdes priekšsēdētājs Guntis Ulmanis. Eiropas skatītājs, kāda ir arī Rīga, nāk uz spēlēm bieži vien tikai savu patriotismu, savu jūtu, savas pārliecības, savas atmosfēras dēļ. Un tas nekas, ka kādreiz nākās zaudēt. Vienreiz, otrais, trešoreiz, arī jūs šogad iekritāt nelielā bedrītē tur līdz 10 spēlēm, bet tas nemazināja skatītāju mīlestību. Un mans vēlējums ir šodien. Turpiniet spēlēt Rīgas Dinamo. Turpiniet par šo Rīgas Dinamo stāvēt un krist tā, lai nākamajā gadā mūsu cienījamie viesi hokejisti nesēdētu pie viena galdiņa, bet lai mūsu labākie citu valstu hokejisti sēdētu pie dažādiem galdiņiem un līgsmot kopā ar latviešu publiku, ar latviešu skatītājiem. 11. sezonas noslēguma pasākums no Dinamo Rīga vadības puses bija veltījums un pateicība skatītājiem par atbalstu un līdzdalību visas sezonas garumā. Šobrīd spēlētāji dosies atpūtā, taču pavisam pēc neliela brīža jau uzsāksies sagatavošanās darbi Dinamo Rīga 12. sezonai. Skatītāji ir atgriezušies. Fani vienmēr ir bijuši kopā ar mums. Paldies viņiem par to. Esiet kopā ar mums, esiet ar Dinamo, jo viss tikai sākās.